pērkot nekustamo īpašumu, Spānijā ir ļoti jāuzmanās. Jāuzmanās no kā? No tā saucamajiem okupasiem. Nu, un kas tad ir okupasi? Okupasi ir tas pats, kas angliski tiek lietots termins skvoteri. Bet tieši Spānijā šī skvoteru vai okupasu problēma ir jo īpaši nozīmīga. Un tāpat tiek apzīmēta kā sociāls fenomens. Nu, un tā ir pazīstama apmēram no 1994. gada, kad tika pieņemts toreiz jaunais īres likums ar ļoti cēliem mērķiem. Mērķi bija tādi, lai paaugstinātu mājokļu pieejamības līmeni, lai veicinātu cīņu pret īstermiņa īres līgumiem, lai samazinātu īres maksas pieaugumu, lai dotu iespēju šādās telpās dzīvot tiem, kuriem nav kur dzīvot.